Nu, sveika, Sārma! Sveika, Sen Valda! neesam runājušas divatā, jā, bet īstenībā ir interesanta atkal tēma, finanšu tēma. Tu jau zini, kad man tas vienmēr ir interesējis, un es vienmēr cenšos pirmā tikt pie informācijas, tāpēc arī tev gribu šodien, var teikt, iepazīstināt ar kaut ko pilnīgi jaunu, ja, ko Jā, lielākā jā. daļa cilvēku pat nenojauš, kas šobrīd notiek finanšu sfērā pasaulē. Nu, ja, protams, mēs jau abas vienāds, man jau ar tā nauda ļoti patīk, ja? Bet es atceros, ka mēs jau pagājušo gadu runājām, un tu teici tā, ka nākošu gadu visas finanses mainīsies. Un, zin kā, mūsu meitenes jau pasmaidīja un domāja, nu, ko nu tur tā Valdes, kas stāsta pasakas, ja? Bet es skatos tev tagad, jā, ir jauna vispār iespēja, jaunas kaut kas tāds nebijis, ja? Kas vispār atšķirās no tā, kas ir bijis. Un tev tur aizmugurē kaut kāda smuka, interesanta bilde. Nu, varbūt tu vari pāris vārdos izstāstīt, kas tev tas ir pa brīnumu. Nu, īstenībā, jā, atceries, ka vēl kādreiz bija telefons, ka ar viņu varēja tikai piezvanīt, jā. Jā, Šobrīd jau, šobrīd jau podziņa telefons. ar telefonu var darīt daudz ko vairāk, jā, un īstenībā vairs nav tālu. It kā liekas, ka vīzija, jā, bet faktiski process jau ir sācies, jā, tā tad ar telefonu varēs skenēt kaut kādu, nu, piemēram, šeit tu redzi, aizmugurē man ir hoteļa komplekss, jā. Tātad faktiski šobrīd notiek process tokenizācija. Jā, tātad reālu vērtību tokenizācija. Tātad šī gadījumā šeit mēs redzam, ka visi skenē šo te hoteļu kompleksu un tādā veidā savienojot savu Web3 māciņu, tā arī ir tehnoloģija, ja, kura šobrīd jau ir attīstījusies un praktiski tu vari iegādāties kaut kādu daļu, ja tā tad no hoteļa, jo hotelis, kurš ir tokenizēts, tā tad viņa vērtība tiek sadalīta daļiņās, mazās daļiņās, un šīs daļiņas var pirkt jebkurš, kuram ir nauda, viņa Web3 maciņā ar telefonu, tā tad, nu, īstenībā liekas kā no fantastikas pasaules, ja, bet tā šobrīd jau ir realitāte, jo šis te RVA, ja, tātad tu redz augšā trīs burti, ja, Jā. RVA, NFT, kas tas tāds ir pa brīnumu un kas zem tā slēpjās? Nu, praktiski real words assets, ja, tātad šeit nāk iekšā jau tie, kas ir pasaules, kā saka, naudas turētāji, naudas mais, un patiesībā šī te tehnoloģija palīdzēs ne tikai vienkāršiem cilvēkiem, bet arī nu, globālā mērogā valdībām, valstīm, jā, tā tad tik laukā no finanšu krīzes, jo būtībā šobrīd, nu, inflācija aug, cilvēkiem naudas paliek arvien mazāk, jau mēs visi meklējam kaut kādas iespējas, un būtībā šī ir pilnīgi jauna iespēja ielikt jaunā finanšu nišā, jā, par kuru vēl cilvēku vispār nenojauš, un kas tad ir NFT? NFT tā ir akcija. Ja? Tātad šis te tokens, ja kādreiz par NFT runāja, atceries, bija tāda vīzija Tie kā mērķiķīši, mērkaķīšu jā. bilde, ja māksla, tas bija aizsākums. Nu, būtībā tie bija fanķiki, kā saka krieviski, ja fanķiki, bet šobrīd NFT tā jau ir reāls aktīvs, kurš ir faktiski juridiski tev dod tiesības uz kaut kādu konkrētu vērtību, kurš ir aizsargāts ar viedo līgumu. Ja? Tātad faktiski viss iet caur tehnoloģiju blockchains un viedie līgumi vai smart kontrakts. Ja? Un šobrīd, ko mēs darām? Šobrīd mēs sākam izmantot šīs te iespējas, jo tikko 5. maijā ir priekšstarts milzīgai globālai platformai, kurā ir šie te NFT. Jā, tā tad NFT, un jau tuvākajā laikā būs arī konkrēti piedāvājumi, jā, teiksim, uz nekustamiem īpašumiem, varbūt pat uz hoteļiem, jā, tā tad mums ir daudz vienojās klāt sadarbības partneru, nāks ar vien vairāk, jā,
Un, protams, finanšu produkti, ja, iekšēji finanšu produkti, banku kartes, runājot konkrēti arī par kriptu, jā, ar lieliem limitiem, lai, nu, cilvēki varētu tiešām arī šos īpašumus iegādāties, izmantojot gan savas kartes, gan Web3 maciņus, jā. Nu, izklausās diezgan sarežģīti, es domāju, bet, nu, ko tu no tā vispār, kā saka, esi sapratusi, ko es te tagad tev pastāstīju dažās minūtēs? Redzi, es jau arī sekoju ļoti līdzi, it sevišķi šim te virzienam, jo es saprotu, ka finanses mainīsies jebkurā gadījumā, agri vai vēlu. Ir jautājums, kuri būs sagatavoti, kuri nebūs sagatavoti šim solim, jā. Otra lieta, kas man ļoti uzrunā šeit, šī te platformā, ļoti daudzi tagad jau ir pieņēmuši, ka tas multilevel mārketings, tas tomēr nav tik slikts kā mālē, vai ne? Jo kādreiz teica, kā tik tu pateici MLM, tā bija piramīda. Tagad jau cilvēki saka, MLM ir super, tas ir labi. Es varu strādāt, kad es gribu un kur es gribu. Tad, kas man vēl ļoti šeit patīk, ka tas pat nav MLM. Šie ir pakalpojumi, reāli produkti, jā, nevis varbūt apēšanai, bet šie ir finansu produkti, jā, kuri dos jebkuram cilvēkam, ja tu paņemsi to vienu NFT, viņš tev dos 10 iespējas pelnīt, nopērkot tikai vienu NFT, un kaut ko tādu jau tu neesi nekur redzējis, parasti ir, vai tev jānopērk ir paka, un tu viņu apēd, vai nu tevi katru mēnešu pirkumi, un tā tālāk. Tad šeit tu nopēc biļeti vienu reizi ieejai. Tas ir kā kinoteātrī. Pirmajā rindā tev ir, pieņemsim, 24,000 NFT. Pēdējā rindā tev ir 28 USDT viens NFT. Un cilvēks izvēlās, ko viņš ņem, ja? Kādu vietu viņš paņem, kur viņš sēdēs, cik viņš daudz no tā iegūs. Ja? Bet fakts ir tāds, ka katra šī te daļiņa tev dod iespēju pelnīt ar viņu reiz 10, jā, 10 dažādos virzienos. Un tas tiešām ir kaut kas absolūti jauns. Nu jā, redzi, šis te, var teikt, piedāvājums dar pilnībā visiem, gan investoriem, jā. Gan pasīvistiem, gan tiem, kuri gan arī ļoti ātri nopelnīt, ja, jo, nu, kā var pelnīt, tā tad kaut kas ir jādara, ja, jo šis te mīts par darbu internetā ir jāaizmirst, ka tev nekas nebūs jādara un tev kritīs nauda. Protams, ja tev ir daudz līdzekļu, ja tā ir, nu, cita iespēja, ja tu vari kā investors ienākt, ja, un saņemt savus procentus. Un galvenais, ko vēl gribu šeit piebilst, kad šī te platforma ir kolosāli aizsargāta, ja, tā tad aizsargāta pret hakeriem, kā reizi mums šobrīd ir iziets audits, ja, tā tad iziets audits caur certiku, protams, daudzi teiks, nu, kas ir certiks, ja, tur arī nav nekādas garantijas, nu, patiesībā jau garantijas nav nekur, ja, bet atšķirība ir ļoti liela, jo šobrīd tiek tieši testēts arī šie te Daimonda, kā saka, viedais līgums, ja, jo Daimonda līgums arī šobrīd vēl nevienā interneta, var teikt, projektā nav pielietots, ja, tātad šeit ir spērts pirmais solis, ja, tātad izmantojot šo te jauno, var teikt, blockchaina veidu, viedo līgumu, ja, tātad attiecīgi pilnīgi, nu, var teikt, jaunā kvalitātē, un līdz ar to faktiski šī te drošība šobrīd tiek speciāli testēta, iedot arī konkrēti certikam, ja, un tātad vēl plus mēs gaidām certifikātu uz drošību, ja, tātad konkrēti arī tie, kas šobrīd jau kriptā ir iekšā, tie, kas varbūt izmanto kaut kādus pūlus, ja, attiecīgi šeit ir drošība, ka jūsu naudu nevarēs nozagt, ja, jo par to konkrēti ir domāts, ja, un daudziem ir šīs te bailes arī, ja es nopelnīšu lielu naudu, ja kāda man ir drošība, ja no tā, kad man neuzlauzīs maku un man no maka viņa nepazudīs. Ja. Vai maks vispār nepazudīs? Jā, maks nepazudīs, jo šeit jūsu nauda konkrēti stāv arī blockchainā, ja, tā tad saistībā ar jūsu maku. Nu, būtībā jūs iegūstat atslēgu uz naudas ražošanas mašīnu, ja, jo tas vēl nav viss, ja, tā tad mēs gaidām tuvākajā laikā deflācijas monētu, jo tas ir arī unikāls, kā saka, pēļņas avots šeit deflācijas monētai, jo būtībā viņai
augs cena, ja, tātad viņa ir pielīdzināta pēc nomināli tāpat kā bitkoins 21 miljons, ja, bet katrā, var teikt, operācijā, kurā viņu šobrīd piedalās, ja, tātad viņu skaits samazināsies un, protams, augs cena, ja, un tātad šeit jau ir ieprogrammēts, ka šo monētu nevarēs nopirkt, šo monētu varēs iegūt tikai tie, kuriem būs šis te NFT, praktiski, un attiecīgi no jūsu NFT būs atkarīgs monētu daudzums. Ja? Tā tad, nu, cena viņai augs, mēs jau testa variantā redzējām, ka no $1 monēta aizgāja līdz pat 40,000. Ja, protams, tas ir laiks, tas nenotiek uzreiz, jo, nu, būtu ilūzija iedomāties, ka neko nedarot ar nelielu naudiņu, ja jūs nopelnīsiet miljonu. Bet šī gadījumā platforma piedāvā daudzas iespējas, ja tā tad monēta būs viena no tām, jo šī ir deflācijas monēta un atšķirībā no bitkoina, kuram ir šīs te cenu svārstības vai jebkura cita, kā saka, monēta šobrīd kripto tirgū, tātad šī gadījumā monētai nebūs šī te cenu svārstība, ja, tātad viņa tikai ies uz augšu, jo viedajā līgumā ir paredzēts, ka monēta, kā saka, 4 piegājienos praktiski tiek pārdota, ja, tātad viņu nebūs iespējams ilgi turēt, ja, bet tai pašā laikā ir mehānisms ieslēgts, kā jūs varat uzaudzināt kolosālu finanšu portfeli, arī izmantojot šo te deflācijas monētu. Nu, ko, šobrīd mums ir atkal ieslēgta testa versija. Es tev gribu uzaicināt patestēt, ja, tātad iedošu tev 5,000. Es atceros to mēnesi, tas bija ļoti, ļoti interesanti, kad aizgāja līdz, ka tu jau 3 reizes varēji izgriezties, 3 reizes izņemt 70,000, ja, jā, tad tur ir tā sajūta, ka tu jūti, ka nauda nāk beidzot pie tevīm, ja. Jā, tā kā iedošu tev 5,000 atkal patestēt, un tie, kam ir interese, jā, visi tie, kuri grib patestēt, paskatīties, kas ir deflācijas monēta, jā, pirms jūs nākat iekšā jau ar savu naudu, jo šobrīd mums vēl māja mēnesis ir pirms starts, nāk iekšā tiešām lielie līderi, jā, nāk iekšā ar lielām komandām, nāk iekšā tuvākajā laikā arī lielie investori, jā, un es domāju, ka nākošajā reizē, kad mēs tiksimies, parunāsim konkrēti, ko par RVA NFT saka Chats GPT. Jā. Jo jūs paši variet pārbaudīt, ja, ko te šodien Valda ar Sārmi ir sarunājušas, ja, kas tas tāds ir pa brīnumu, kas tās ir pa finansēm un vispār kas notiek, ja. Un tā tad nākošā mūsu tikšanās tēma būs Chats GPT, kas ir RVA, kas ir NFT, kas ir finanses, kas ir īpašuma tokenizācija, nu un kā tas viss šobrīd veidojās. Nu, ko līdz nākošai reizei? Kas grib patestēt, jā? Jā, sūtīšu tev 5,500, jā, lai tu vari atkal patestēt, un tad jau padalīsimies pieredzē, ja, kā tas viss šobrīd notiek. Jā, visiem arī pārējiem, kam ir interese patestēt tiešām jaunas finanšu iespējas, noteikti rakstiet mums personīgi, jo tiešām dotā momentā, ja mēs pirms tam testējām ar 1100, tad tagad testēsim ar 5500, jo šī NFT atšķirībā no 1100 ir daudz vairāk monētu. Līdz ar to jūs redzēsiet, kad jūs saņemat attiecīgi vairāk monētas, jūs vairāk varat nopelnīt. Un jūs redzēsiet, kā aug šai monētai cena. Vot tam iziet cauri, un tad jums ir tā bilde skaidra. Vai jums tas patīk, vai jūs gribat naudu, vai jums nevajag naudu. Jā, un iemācīsim vēl, kā jūs varat ņemt aizņēmumus, kuri nav jādod. Jā? Kuri nav jādod. Kuri nav jādod, darat ar to naudu, ko gribat, jā. Tā kā, nu, ko, līdz nākošai reizei, paldies. Jā, un uz drīzu tikšanos, jā. Atā. Labi, pagaidām, atā.